un ātra Vefrīga pārēja. Tālmetiens no 45 grādiem McDowellam ir precīzi. Ļoti cieši klāt ir jaunais Zviedru talants. Neļauj Sirsniņam izmest, bet Sirsniņš atrod lietuvietu. Pārējot pār centra līnijai. Lārsons 1-1 pret Mareku Mejeri. Un Lārsons veido savas komandas uzbrukumu. Pats izskriet cauri visai aizsardzībai. Un mums ir bijis ļoti svarīgs, jo katra komanda jau gatavojās atsevišķi. Un sezona tiešām nav tik labi, kā gribētos. Ātrais pretbrukums Vēfam. Jakovičs centās ļoti skaisti piespēlēt Mārtiņam Mēram, bet Rinalds Sirsniņš nolasīja šo domu. Silaus ātrajā pretbrukumā 3 punktus ar sogu! Līgas spēles, to saprot arī Karlos Frade. Tur viņš būtu daudz vairāk nepieciešams šeit. Hakansons, nu šis danks gan tiks skaitīts. Hakansonam pārtvērta bumba. Jēkabpils uzbrukums. Kļūdās Rutkauskas piespēlē vēl viens ātrais pretbrukums. Artūrs Strelnieks labi nolasa situāciju. Ekstra piespēle un Ričmonds Vilde! Kād netiek galā ar šo agresivitāti. Gan pie pressinga, gan arī pozicionālā spēlē redzam. Lārsons pret Geku. Kumpis mēģina pats apspēlēt Nāniki Vilot. Centīsies apdraudēt Jēkabpils grozu. Jakovičam izsit bumbu Sirsniņš, pats arī dodās ātrajā uzbrukumā. Ko darīs Sirsniņš? Viegli ieliek bumbu ar atstienu grozā. Tā īsti iegājas. Šāds brīvs metiens. Visticamāk, parasti Jakovičam būtu bijis precīzi, bet ko neizdara Jēkabpils, to paveic. Un neizdara Vefrīga, to paveic Jēkabpils. Mums varētu tiešām sagaidīt interesants spēles beigas. Kumpis! Lūk, kādas kājas šim spēlētājiem, lūk, kāds lēciens. Tā gadījās mūsu kolēģei Ditai Krumbergai nedaudz sajaukt. Atdodās Jēkabpilī. Kas arī neļauj komandai atslābt arī pēc lielākām neveiksmēm. Labi nospēlē aizsardzībā Mārtiņš Mejers. Karamba! Kas te notiek laukumā? Bet turpinās Vēfa uzbrukums un vēlreiz slam dunk! Rezultāts uz tablo, ko saprot Lude. To Mareks varbūt netik ļoti. Komanda soļo stabili pretī savai 4. uzvarai 5 mačos. Vilde aizmet garām tālmetienu. Viņš var trāpīt no distances. Vilde! Vēl viens viegls dunks viņa izpildījumā. Uzreiz pa diviem viņu iegrožo Strelnieks un Jakovičs. Tomēr Gutmans tika vaļā no bumbas. Tagad neuzdrošinās virsmu spēlēt pret Vildi. Laukumā pret viņu. Un šeit iesprūst pretinieka ķermeņos Ingus Jakovičs un Lārsons. Arī tā viegli ieliek bumbu grozā, bet Jakovičam vēl jāatgūst spēles garša. Saņem to Dāvis Geksnē, tomēr nesaņem. Pārtver bumbu Lārsons, pats raida bumbu grozā, samazina pretinieku pārsvaru līdz 16 punktiem un spēle ir noslēgusies.